Anda, sveiki! Šogad pirmo reizi es arī žūrijas komisijā tikko konkursam. Ko labu tu vari pateikt? Varbūt arī ne tik labu, kādas piezīmes, ko tu vērojumi, vai jaunieši ir sapratuši, kas ir stikls, vai viņi izmanto tās īpašības stiklā, ko mēs varbūt pārējie nevisai labi saprotam un redzam, ieraugam, vai viņi izgaismo šīs īpašības. Labdien! Paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā žūrēšanas procesā. Darbi daudz. Man arī uzrunāja ļoti tēma, ko tu esi pieteikusi vai pieteikti Latvijā, kas patiesībā mums visiem ir nozīmīgi. Tās ir mūsu saknes, tā ir mūsu tautas dziesma. Un es jūtos ļoti aizkustināta par to, ka bērni par šo domā kopā ar skolotājiem. Tā kā šeit ir vairāk par 70 darbiem, patiesi lielākā daļa, patiesi ir tā, ka es redzu, ka bērni sajūt arī caur skolotāju, protams, pamācīšanu, stikla dažādās kvalitātes. Visvairāk droši vien ir divas lietas, kas man visvairāk tā kā šeit no darbiņiem, ja man vajadzētu kādu izcelt vairāk, uzrunā. Viena lieta ir tehniskā varēšana tomēr, jo stikls ir tāds materiāls, kas paģēra arī šo te sajūtu, stikliskumu, dziļumu, telpiskumu, optisku, smalko gravēšanas izjūtu, dažādos šos te slāņus. Bet vēl vairāk nedaudz šīs te filozofiskais pieskāriens cauri. It kā šī tēma ir ļoti klasiska, stingra, stabila, un tomēr ir jauniešu tvērumā arī šis te filozofiskais. Un šis ir otrs, un tā skaitā arī dizainiskais, ja viņš vairāk aiziet tādā tīrā, jaunā gultnē, netik ļoti ilustratīvs, kas uzreiz uzrunā. Šīs ir tās divas kvalitātes, kas man patiešām likās ļoti stipras arī. Bija kāds favorīts darbs, ko gribētu īpaši atzīmēt? Man ir ļoti daudz favorītu. Kuri? Es negribu tiešām kādu, jo tad man jāņem savas lapas, jo tur ir vismaz savi 15-20 darbiņi, kas man ir favorīti, tur redzēs lapās, tur ir vērtējumi, plusiņas dalīt. Bet sākot ar maziem bērniem, man liekas 7-8 gadi, kad es redzu, kad viņš ir dabūjis to formu, pat es vienkārši apjēdzu, cik daudz tas prasa no viņa spēku, un arī skolotāji, protams, pacietības. Es to patiesi novērtēju. Līdz arī jau pilnīgi nobriedušas personības, kas ir gatavs sevi tālāk projicēt arī šajā materiālā turpmāk, meklēt valodu. Un man ļoti uzrunāja visi darbi, kas nedaudz ir arī ārpus šī te ilustratīvā, bet tieši, kas tā kā nes kaut kādu citu vēstību, citas pakāpes. Un to es te sāredzu. Paldies skolotājiem! Jā, paldies!